Kā jums patika balagāns 15. jūlijā pie Brīvības pieminekļa mūsu amatpersonu piedalīšanos un vispār tas pasākums kopsumā? Mani, kas sauc Rečs Vidvuds, manā Facebook profilā jūs varat atrast detalizētu analīzi par šo notikumu un kāpēc tas vispār notikās, kas no tā guva labumu, kas mūs sagaida nākotnē pēc šī. Tur būs detalizēta analīze, tāpēc es 4 dienas to notikumu atturējos komentēt. Tātad, mūsu ierēģi, kā jau parasti, principā izmantoja šo iespēju pareklamēt savas spalvas. Aizpīt šovu vizīte Latvijā ieskandināja Saeimas vēlēšanu tuvošanos. Pirmais, kā izbadējies uz viņu, metās mūsu zaļo zemnieku praktiski kolhoza priekšsēdētājs Valēnis, kurš, kā rakstīja darba valdības sēdes pārtraukumā, izskrēja ārā viņu sagaidīt. Un, kā arī redzējāt jūs bildēs, viņš pat atļāvās neaizrādīt cilvēkam, kad mums Latvijā pieņemts pasažieriem sprādzēties mašīnā. To viņš neuzskatīja par vajadzīgu, galvenais bija publicitāte un tam līdzīgi. Tas viss izskaidrojums to, kad ZZS bija ļoti slikti pašvaldību vēlēšanu rezultāti, un viņiem tagad jāsāk reklamēties un izmantot jebkuru iespēju, lai būtu viņu vārds cilvēku mutēs. Piemēram, tur arī citi ZZSņiki jau sāk tur Krauze stāsta par to, kā viņš sola neaiztikt skaidru naudu, enerģētikas un klimata ministrs sola panākt tarifu samazinājumu un tā tālāk un tā tālāk. Un plus vēl Latvijas investīciju aģentūra ir zem ekonomikas ministrijas, tāpēc tas viss ir saprotams, ka šeit cilvēki darba laikā izmanto iespēju uzspodināt savus spalvas. Ja vēl tas ir pa nodokļu maksātāju līdzekļiem, vēl labāk. Tālāk, Aizpīt šovs jūlija sākumā jau izziņoja, ka viņš apmeklēs konkrētas valsts. Tas visiem bija publiski redzams, jau to varēja redzēt kaut kādā 5. vai 7. jūlijā. Man raksts ir nopublicēts, kad viņš to izziņoja. Mūsu ierēģi jau to varēja tad redzēt un sagatavot kaut ko pat labāku un normālāku, ko viņš varētu darīt pie mums Latvijā. Un nevienā citā valstī viņam nemaksāja, viņam pat bija skandāls Ķīnā, kad viņš apmeklēja Ķīnu, kad it kā viņš slavē Ķīnas komunistisko režīmu un partiju tur braucis, ko viņa komanda paņēma un noliedza, ka viņa nesaņem naudu nekur, kur viņa brauc. Jo viņš principā ir tā kā pozitīvs tēls. Kaut arī kādam liekas, ka varbūt viņš ir kaut kāds negatīvs, bet nē. Katram laikmetam savs tēls. Viņš brauc pa valsti, viņš agrāk bija video spēļu, tiešraides veidotājs spēlēja spēles tiešraidē, viņš skatījās. Tagad viņš veido saturu, apmeklējot valstis, parādot viņu kultūru, ēdienu savādākā veidā. Tas, ka viņam tur ir dažādas iezīmes un izpausmes uzvedības, tas ir tāds cilvēks. Tātad viņam nekur citur nemaksā. Es nezinu, kas pie mums, bet tā izskatās pēc to, ka latviešu ierēģi izdomāja, ka jāsamaksā ir, un viņi uz to ideju vēl veikli pierunāja Lietuvas un Igaunijas valstis un valdības, lai arī sametās naudu un viņu atsaukt šur. Jo sanāk, viņš nopelnīja gan no straumēšanas, gan vēl mūsu valstis samaksāja. Nekur citur viņam nemaksāja. Vot kāda mums ir problēma. Un ierēģi darba laikā uzspodrināja savas spalvas tur. Pārsvarā jau tie bija ZZSņiki. Tur pa briedi vienkārši piesaistīja kā kaut cik atpazīstamu kaut kādu personu. Kaut arī viņš viņu nepazina. Un tālāk. Latvijas investīciju aģentūra to pamato, kāpēc viņam bija jāmaksā, ka viņš nav prognozējams, ko viņš darīs. Bez mazliet, ka viņš aizies un parādīs bomžus pie Origo bērnus, kaut kādu Zolitūdas rajonu, un viss, un tad beigās Latvijai būs slikta slava. Tātad, es jūs maldinu, es jūs informēšu, ka tās ir pilnīgākie meli. Ir vēl iedots saita uz linku Facebookā, kur apmeklējot, Aizpīt šovs apmeklēja Demokrātisko Jaunzēlandi, viņš brīdināts, ierēģiņi sazinājās viņa komandu un brīdināja. Mums ir imigrācijas politika tāda, tu vari braukt pa turistu vīzu, bet tu nedrīkst strādāt. Ja tu strādāsi, mēs tevi aizturēsim un deportēsim. Viņi uztver strādāšanu un naudas pelnīšanu ar to, ka tu esi influencers, vienalga, tu tiešraidē strīmo un tev cilvēki met naudu vai YouTube maksā par skatījumiem. Viņi to arī uzskata par strādāšanu. Un jūs papētīsiet viņa YouTube profilu, tur nav neviens video pa Jaunzēlandi, kur viņš būtu gājis tiešraidē, kuru viņam YouTube maksāt par skatījumiem. Kā redzams, ir cilvēks iespaidojams un valdāms. Viņam valsts pabrīdināja, ka jāievēro šeit likumi, kur viņš brauc. Tālāk. Mūsu arī valsts ierēģi visi zināja, ka netālu kaut kur vai pie Brīvības pieminekļa notiks pasākums. Neviens nekā pilnībā atkal neizdarīja.
Vēl jānoskaidro un jāapzina visas amatpersonas, kas tur bija, ka neviena, tajā skaitā mūsu bijušais valsts prezidents, kurš pats tur piedalījies oficiālās ceremonijās un zina lieliski protokolu un etiķeti, neizteica aizrādījumus, nenovērsa pārkāpumus un principā piedalījās tajā balagānā, arī gatavojoties vai uz vēlēšanām vai uz kaut ko citu. Nevienā citā valstī Aizpīt šovam, pat miljonu pilsētās, piemēram, tur Stambulā vai citur, nebija ne policijas valsts, ne citi politiķi viņus sagaidīja. Viņš pavadīja tikai laiko savu svītu un apsargiem. Un viņu sagaidīja kaut kādi vietējie fani vai vietējās kaut kādas slavenības. Un tur, kā kurā valstī, viss tas izdevās. Bet uzsvars bija likts uz to, ka tas viss notikās dabiski un nesamāksloti. Atbrauc un vienkārši kaut kur apmēram, kā saka, aizgāja tusēties un parādīt visu, kas un kā ir. Citās valstīs sanāca ļoti skaisti. Citās valstīs, teiksim, kā Serbijā, viņi tur un Bosnijā, teiksim, noneicināja to, ko tur parādīja. Bet tas, lai paliek tā. Tāpēc mums ir šeit tāda problēma. Un, ņemot vērā to visu, kas notikās un sabiedrības plašo rezonanci, es gan nesēdēšu, neklusēšu. Mums nesen vairākus ārzemniekus pa kāpelēšanu pie brīvības pieminieku sodīja ar 1000 eiro naudas sodu. Raimonds Vējons nav izņēmums. Es esmu 7 iesniegumus amatpersonu izvērtēšanai un rīcībai, ko viņi darīja pie brīvības pieminekļa un vai viņi nepiedalījās pārkāpumos. Un arī ordeņa kapitulam ar lūgumu Vējonim atņemt ordeņus par necienīgu rīcību pret Latvijas tautas svētvietu, kas vēl aizsargā īpašs likums. Mums brīvības pieminekli un Rīgas brāļu kapus sargā speciāls likums, un praktiski tur pa kāpelēšanu un neatļautām darbībām vienkārši automātiski apmēram liek virsū 1000 eiro sodu. Tā praktizē Rīgas pašvaldības policija. Un Raimonds Vējons nav nekāds izņēmums, ir īpaši to, ka viņš ir bijusi augstā valsts amatpersona, saņem pensiju, un viņam būtu jārāda piemērs un cieņa sabiedrībā, kā jāuzvedās, nevis atkal kā to reizi jāizlien ārā un jāierauj tur iekšā un jāpaspodrina kaut kāda spalva. Tāpēc tas parāda to, ka mūsu ierēģi neseko aktualitātēm informācijai, paķer pēdējā brīdī kaut kādu karstu pīrādziņu, aptaisās pa pilnu programmu, izmētā ārā valsts naudu, jo Aizpīt šovam nekur neviens nekā nemaksāja. Viņš izziņoja, ka brauks tāpat uz šejieni neatkarīgi no kā, bet mums pa nodokļu maksātāju naudu, kā parasti, noreklamējās un tam līdzīgi. Protams, pēc mēneša šis viss nebūs aktuāli, jo gan jau mēs runāsim pēc mēneša par kādu kārtējo valsts e-projektu, kurš izgāzies būs kārtējo reizi un meklēs atkal vainīgos. Tāpēc, kādas ir jūsu domas? Ir jāsauc pie atbildības amatpersonas visas, kas tur piedalījās, nenovērsa pārkāpumus, klusēja, un kā jūs domājat, Raimondam Vējonim būtu jāatņem valsts apbalvojumu par necienīgu rīcību pie brīvības pieminekļa. Es personīgi domāju, ka Aizpīt šovs šeit nav vainīgs. Viņš ir tīņu elks, 12-15 gadnieku, un viņš, papētot viņa saturu, un ir viņam tā uzvedība tur dīvaina, tur riešana, bet viņa saturs ir vēsts uz to, ka viņš tā kā ir pieaudzis, vairs nespēlē YouTube, tagad brauc un ceļo pa valstīm, apmeklē un parāda visu kaut ko interesantu. Piemēram, tajā pašā, teiksim, kodā Krievijā vai Saudārābijā, ja viņš izdomātu palēkāt pa viņu svētvietām, teiksim, tur sarkano laukumu vai kābu, viņam taču kā minimums būtu visa pakaļa zila. Pie mums kas? Nu nekas. To britu miljonārs var nolikt mašīnu tur un saņem 50 eiro sodu. To tur kāds nodarbojas ar seksu, to kāds tur pačuro, to kāds tur kāpelē, un principā nekas tāds vairāk nav. Un visi ārzemnieki zina, ka tur var darīt, ko gribi. Tagad viņi tur nolikuši stāvēt klāt policistus, lai tieši cik ilgi tas tā notiksies, Dievs lai zina. Kādas ir jūsu domas par to? Ir mums stingri šādas amatpersonas jāsoda un jāizdzen ārā, vai tomēr jādod ir iespēja laboties kaut kādā veidā? Un kādu jūs domājat, kāda mums vajadzētu būt kārtība šādiem pasaules apceļotājiem? Jo, kā teica, kurš vairāki bagātnieki ir sakārtojot savu valsti, savediet kārtībā ekonomiku, nebāziet degunu iekšā cilvēku makos, un tie paši bagātnieki brauks šeit dzīvot, un tie influenceri sekos viņiem pakaļ, filmēs visu, darīsies bez maksas reklamēs. Tā ir Dubajā, tā ir citur, un to saka ļoti bagāti cilvēki. Kāpēc mēs neklausām viņus un to neizdaram, lai viņi paši šeit visu brauc un bez maksas reklamē? Tas paliek liels jautājums.